Laikā, kad Katrīnas ģimene pārcēlās uz dzīvi Inčukalna novadā, viens no dzīvesvietas izvēles iemesliem bija Vangažu bērnu dārza un skolas tuvums. Pēc novadu reformas izrādās šim visnotaļ loģiskajam un pašsaprotamajam lēmumam ir savas ēnas puses. Kopš reģionālās reformas Katrīnas ģimenes deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novadā, bet bērnu dārza un skolas adrese Ropažu novadā. Vienkārši sakot, starp Katrīnas mājām ciematā Meža miers un tuvākajām izglītības iestādēm, ko apmeklē bērni, ir novilkta jauno novadu robeža. Līdz šim jaunais teritoriālais iedalījums nekādas būtiskas izmaiņas 3 bērnu ģimenes ikdienā neieviesa, jo Ropažu novada pašvaldība izdevumus par ēdināšanu sedza visiem bērniem, kuri apmeklē viņu novada izglītības iestādes. Taču īsi pirms Ziemassvētkiem Katrīna saņēmusi ziņu, ka ar 1. februāri šī pašvaldība ēdināšanu finansēs tikai Ropažu novadā deklarētajiem bērniem. Tieši mūsu ģimenei un vēl apkārt Vangažiem esošām ģimenēm ir tātad 100%, kas nozīmē 3 eiro ar kapēkām dienā. Ja mēs pareizinām ar dienu skaitu, tas ir ap 60 eiro uz vienu bērnu. Ja mēs pieņemam, ka mums ir viens bērns, tad tātad 60 eiro, 2 bērni 120 eiro, 3 bērni 180 eiro. Neņemot vērā, ka Siguldas novada pašvaldība īpaši atbalsta ģimenes, kur audzina 3 un vairāk bērnus, pašvaldība apmaksā ēdināšanu tikai tiem novadā deklarētajiem bērniem, kuri apmeklē novada teritorijā esošās izglītības iestādes. Es uzsvēršu, ka tā sāpe ir par to, ka mēs izvēlējāmies tuvāko novada ietvaros pirms reformas izglītības iestādi, un vai tiešām man un maniem bērniem būtu jāmaina krasi sava dzīve tikai tāpēc, ka kāds nav par kaut ko padomājis līdz galam. Mēs ņēmām vērā, protams, skolas tuvumu, bērndārza tuvumu ar domu, kad pienāks mirklis, kad bērni varēs paši pārvietoties, kad šeit pat skolas autobusu pietur. Arī tas laiks ir ļoti svarīgs, jo vairāk bērni, man liekas, jo katra minūte tev ir no svara, ko tu vari nepavadīt ceļā vai menedžējot bērnu treniņus. Ja līdz Vangažu bērnu dārzam un skolai, kas tagad atrodas Ropažu novadā, ir 6 kilometri, tad līdz tuvākajam Siguldas dārziņam un skolai, ko apmeklējot bērni varētu saņemt pusdienas par brīvu, ir 15 kilometri. Es zinu vismaz 4 daudzbērnu ģimenes ar 3-4 bērniem, kurus šis te ļoti skar. Protams, arī tie, kur ir 1-2 bērni, un ja kāds iet pirmsskolā un skolā, ja mēs skatāmies braucot Siguldas virziens, Vangaža ir kreisā puse, mēs esam labā. Tātad viss no šosejas maliņas, arī pie Luksafora, tur, kur tās mājas, viss jau ir Siguldas novads. Pat ja bērniem ir tikai faktiski jāpāriet pāri šosejai, tātad viņiem jau ir jāmaksā. Katrīnu apbēdina, ka vēršoties pie abām pašvaldībām saņēmusi visai oficiālas un sausas atbildes, kur citai pieņemtos lēmumus un noteikumus, kas nerada sajūtu, ka vietvaras pārstāvji iedziļinās problēmā. Man liekas, ka ja tādus lēmumus, kas ir finansiāli tik iespaidīgi jebkurai ģimenei pieņem, tad varbūt ir kaut kādam akumulācijas laikam jābūt, kurā saka, gatavojieties, piemēram, no 1. septembra nākamā gada, uzsākot mācību gadu, mēs piemērosim, un viena pašvaldība pasaka, piemēro, otra izstāsta, kāpēc. Kaut kā visu to tā, nevis, ka man ir jāzvana, jādomā. Siguldas novada pašvaldībai kaimiņu novada amata brāļu decembra vidū pieņemtais lēmums arī bijis pārsteigums. Tāpēc, tāpat kā ģimenes, arī Siguldas novada dome savā ziņā jūtas kā situācijas ķīlnieki. No Siguldas novadā deklarētajiem bērniem 32 Ropažu novadā apmeklē bērnu dārzu, bet skolu 105. Izglītības pārvalde saņem ēpastus un telefonu zvanus no šo bērnu vecākiem, tomēr pagaidām konkrētu atbilžu nav, jo šis nav vienā dienā atrisināms jautājums. Turklāt lēmumu nevar pieņemt, pieļaujot izņēmumu. Tam jābūt pārdomātam un pieņemamam visiem. Iespējams, ka varētu tikt meklēti risinājumi, bet šobrīd manas pārvaldes vadītājas rīcībā nav, tiesības apgalvot, ka šie bērni saņems šādas ēdināšanas maksas.
atvieglojumus vai līdzmaksājumu, jo šobrīd nekāda lēmuma nav pieņemti. Ropažu novada sociālā dienesta vadītāji neuzskata, ka abām kaimiņu pašvaldībām būtu kopīgi jārisina radusies situācija, kaut vai savstarpēji komunicējot. Bumba esot tikai un vienīgi Siguldas novada vietvaras laukuma pusē. Konkrētajā situācijā vecāks maksā ēdinātājam par bērna barošanu. Un šeit pat nav svarīgi, šeit nebūtu Siguldas pašvaldībai jāmaksā mums, bet jāmaksā ir ēdinātājiem. Šeit nav tādu starpnovadu, norēķini, un viņi nav nepieciešami. Tas padarītu to administrēšanu tikai sarežģītāku. Lai daudz bērnu ģimenes atvases izglītības iestādēs saņemtu bezmaksas ēdināšanu, Ropažu novadā jābūt deklarētam vismaz 6 mēnešus. Katrīna nopietni apsver iespēju savu un 3 bērnu dzīvesvietu deklarēt Ropažos pie mammas, lai ar 1. septembri šai priekšrocībai kvalificētos. Tātad, ja es pieņemu, kad es atstāju mēnesi laika, tā kā pašvaldībai iespējams kaut ko padomāt Siguldē, lai viņi nezaudētu nodokļu maksātāju naudu, par ko cīnās visas pašvaldības, lai viņiem šis iedzīvotāja ienākuma nodoklis nāktu, tad 1. marts ir man tāds termiņš. Jā, mēs saprotam, ka šāda situācija veidojas. Tāpat laikā mēs redzam arī medaļas otru pusi, kā lai Siguldas novadā saņemtu dažādas bonusus un bērni tiktu uzņemti Siguldas novadā. Mēs zinām arī ļoti daudz tās ģimenes, kas tieši iedeklarējas Siguldas novadā, kaut gan faktiskā dzīvesvieta nereti ir ārpus Siguldas novada. Siguldas novads maksā savstarpējos norēķinus izglītībā tām pašvaldībām, kur mūsu novada bērni iegūst izglītību. Tad par šiem bērniem jau zināmā veidā izdevumi par izglītību tiek sekti. Netiek sekti izdevumi par ēdināšanu. Kad mēs radām bērnus, mēs jau apzināmies tās izmaksas un mēs neprasam, lai sponsorē, bet šī gadījumā, kad ir bijis šis plānotais atbalsts ēdināšanai, tad tas tā stulbi. Piekritīsiet, tas vēl ir maigi teikts. Jana Vītoļņa, Mārtiņš Avots, 4. studija.